Tas pulkstenis ir izlādējies. Tā, 1, 2, 3, jūs mani dzirdat? Jā, ļoti labi. Ok, Perfekt. super, lieliski. Labi, es redzu, ka mēs Es esam nemaz diezgan nezināju, ka tu latviski māk runāt arī. Es domāju, ka tu tā kā angliski. Nē, es secināju to, ka mūsu Pārsteigums. Jāko arī ir šeit. Labi, pirms mēs sākam, es ātri nošārošu skrīnu. Share the screen. Es iepazīstināšu ar galvenajām izmaiņām noteikumos, un tad mēs varam sākt. Un pirms mēs vispār uzsākam, es gribēju pateikt, ka mēs veicam ierakstu, jūs esat par to visu informēti, ja kāds iebilst, jums ir jāiet ārā. Tas viss ir saskaņā ar GDPR un līdzīgi. Ok, kā es varu nošārot? Laikam šādi. Hops, share. Labi, es pieļauju domu, ka jūs mani redzat, vai ne? Jā, gan tevi, gan ekrānu. Ok, lieliski. Labi, tātad galvenās izmaiņas ir sekojošas. Tātad mums ir drafts šajā svētdienā 10. Par šo loteriju atbildīgi ir mūsu draugi Aivars Čerbikovs, Ātis Mārcis, visi no LA divīzijas. Nākamgad atkal gatavojās Rīgas labais krasts plus Gatis. Tātad Rītvars, Saulīts, Donalds, Gatis, Jasons un arī Raivis. Tā kā Raivis ir ar jums tagad grupā, tad jūs arī varat ņemt viņu priekšā. Raivis jau vispār malēts. Viņš var uztaisīt, nezinu, 100 loterijas, kamēr mēs vienu taisam. Nu, tur jau tā lieta. Zin kā, bet redzēs, kā viņš spēlē. Tas ir galvenais. Varbūt viņš būs donors tāpat kā, ok, labi, vienalga. Ok, es eju tālāk, kārtas numura maiņa. Jā, jaunpienācēji, jūs varat mainīties ar saviem kārtas numuriem, apskatieties 4 punktu. Tā par pašu draftu 60 sekundes, tas tā. Roosters size tur nekas nav mainījies, vērtēšanas kritērija nav nekas mainījies, trade deadlines to be announced. Te ir par playoffiem. Te es nekomentēšu. Alūksnes divīzija. Tātad Alūksnes divīzijā mums ir Jānis Lēnesners, Rīgas labajā krastā jums ir Raivis un totāli ir izmainījies. Kreisais krasts tur ir Dāvels, Henrijs un Edijs Ločmelis. Visi jaunie dalībnieki, kuri arī iepazīstinās mūs šodien ar sevi ļoti, ļoti īsi. Ok, es virzos tālāk. Ja kāds grib runāt, jūs patiesībā celiet roku, tā būs labāk.
Kāds kaut ko teica? Kā to izdarīt? Tur ir, bļāns, tu pirmo reizi ver vaļā to Zoom, tur ir kaut kāda opcija. Un Raivi, tu varbūt čeko, kas tur notiek, jo es neko neredzu anyway. Labi, un pati galvenā lieta, kas jums jāņem vērā, kas ir lielākais game changers no pagājušā gada, ir tas, ka, ja kāds no dalībniekiem sezonu noslēdz 23-0, tad visa summa pienāksies viņam. Tā kā šis ir galvenais elements, uz ko jums vajadzētu fokusēties. Tātad, ja ir mums kāds ultimate čempions, viņš savāks pilnīgi visu summu. Ok, te nekas nav, force majeure. Dažādi. Jā, atcerieties, ka mēs nespēlējam naudas dēļ, mēs spēlējam prieka un veselīgas intereses par NBA. Tas arī ir viss. Atcerieties, ka oficiālā valoda mums ir angļu valoda. Un tas ir arī pēc būtības viss labi. Es tā beidzu šērot. Pirms mēs sākam, ok, čats ļoti labi. Čatu mēs arī šogad lasīsim no Latvijas. Tā ir atsauce no Russia, no Call of Duty, bet es pieļauju domu, ka šeit neviens nespēlē tādas spēles, bet ok, man ļoti patika no Latvijas. Ok, puiši, pirms mēs sākam, vai ir kaut kādi jautājumi? Nav. Ok, labi, es ātri iepazīstināšu ar formātu. Tātad šeit jūs redzat, šeit ir numuriņi, un šeit ir jūsu logo, jūsu vārdi un komandas nosaukumi. Tā mēs centīsimies spēlēt. Es tagad aiziešu mazliet tālāk. Ir redzams normāli? Ok, es pieļauju, ir redzams normāli. Es likšu varbūt full screen vai kaut kas tam līdzīgs. Ok, es pieļauju domu, ka viss ir perfekti. Labi, es sāku, es ņēmu no šīs te turzes. Es ņēmu random kā lūdzu? Ok, whatever. Es ņēmu random cipariņu. Ok, mums pirmais cipars būs 17. Pirmais cipars 17. Ok, un es tādu ņemu kaut kādu randomu komandas nosaukumu, neskatos. Cenšos neskatīties. Ok, labi, es paņēmu. Un numurs 17 šogad aiziet. Ir redzams? Jā, ir redzams. Ok, ļoti tātad jaunpienācējs Henrijs Lapiņš, komandas nosaukums Henville Gods, pārstāv Rīgas kreiso krastu. Henrij, ja tu esi čatā, tu vari tātad ieslēgt kameru un ļoti īsi iepazīstināt ar sevi, jo mēs gribam zināt, ar ko mēs spēlējam. Vārds tiek dots Henrijam, 1 minūte. Šāds Zoom lietojas. Es nemaz neredzu, vai Henrijs šeit ir. Labi, ok, Henrijs pieņemsim, ka nav. Es virzos tālāk, es ātri pierakstīšu, ka Henrijam 17. numurs. Hops. Labi, ok, nākamais numurs. Cenšos neskatīties. Ok, es ņemu šo te. Nākamais numurs ir numur 14. Ok, un ņemam nākamo komandas nosaukumu. Ok, es labi ņemu šo te. Un 14 ir mūsu Zoom organizētājiem Raivim Ogorodovam Lizumu Fireball.
pārstāv Rīgas labo krastu kopā ar Ritvaru, Saulīti un visiem pārējiem Donaldu UTT. Raivi, es zinu, ka tu esi, tu arī atvērt mazliet izstāstīt par sevi un tam līdzīgi. Jā, čau visiem. Var pārlozēt? Nē, ok, ir baigi. Labi, ir ok. Jā, Fantasy spēlēju pāris gadus. Tā kā ir kaut kādas zināšanas arī. Diezgan daudz analizēju datus un tā kā domāju sastādīšu pienācīgu konkurences. Tā kā tiekamies Fantasy laukumos. Ok, ļoti labi, bet man prieks, ka tu analizē, jo mums ir Jevgeņijs Zaharovs, kurš reāli sēž līdz 4 naktī katru nakti, un viņš ir uzvarējis kaut kādas 4 sezonas pēc kārtas, tā kā izskatās, ka Ženka, tev būs jauns konkurents ļoti labi. Kāpēc sēdēt līdz 4 naktī, lai analizētu? Loģika. Tāpēc, ka Ritors tā teica, ka tu analizē līdz 4. Ok. 14 rāvis. Ritvars loģisks čals. Tad viņam var piekrist. Jā, var tu tieši tā. Zinu, kā, es nezinu, ko Kārlis saka, kā labāk nesaka manā vietā. Es vienkārši neatceros arī, ko es teicu. Nē, es cenšos vienkārši atvērt, lai notiek kaut kāda, nezinu, sarunas un tam līdzīgi. Tādi jūs esat visi nobijušies mazliet. Es cenšos intrigas taisīt, sorry. Kārlis, tad droši vien viltīgs. Viņš tev piedzird sākumā un tad prasa informāciju. Ne? Nav tā? Nezinu, es jau, ja godīgi pēdējo pusotru gadu, tā kā redz, ka Kārlis man zvana, es neceļu vienkārši. Kā tur... Cik es saprotu, tu neesi vienīgais. Ir vēl cilvēki, kas neceļ, vismaz man tā Kārlis teica, kad viņi zvana. Zini kā, man ar to angļu valodu arī nav tik labi, līdz ar to es negribu tā runāt. Ok, puiši, mums ir numurs 2. Tas būs man. Dod man! Ok, labi, es tagad cenšos atkal neskatīties. Es redzu tīvoju žēmu fonā. Nē, nevienu no otru. Labi, es paņemu numuriņu. Nē, bet to komandas nosaukumu. Un wow, Jesus Christ! Mums ir 3 pēc kārtas Newcomeri. Un otrais numurs tiek Jānis Lēnasnaram, Dwight Howard's Children. Es īsti nezinu, vai Dwightam Howardam var būt bērni, bet ok. Viņam jau mācās vairāk NBA bērni. Ok. Jāni, tu esi arī jaunpienācējs. Lūdzu, iepazīstini ar sevi īsi un mēs turpinām. Jā, esmu Jānis, arī diezgan daudz fantaziju gadu aiz muguras. Es droši vien ne līdz 4, bet es līdz 3-9 būšu. Tā kā lai Jevgeņijs turās. Ok, lieliski. Un Jānis pārstāvēs. Jesus Christ, Jānis ir Alaugsnes divīzijā, tāpēc, ka Valdis Mērēns viņu dabūja un lai jūs esat kopā. Sveicināts, Jāni. Mums tieši tādi spēlētāji vajadzīgi ir, jo mēs kā te atpēs, mēs esam tīri uz fantasy rezultātu, uz hardcore fantasy, ka tu nodraftē un paliec. Tā kā prieks, kad es šķiet. Man prieks, kad vēl būs kāds kā es. Jo, būs cīnīgi labi. Jo Valds tā arī teica, jā, kad ir jums tur bariņš, kas vismaz cīnās un ir interesanti. Protams, katrs fantasy punkts svarīgs. Tā kā, jā. Prieks, kad es pulciņā. Ceru, ka būs interesanti. Ok, labi, puiši, super. Es saprotu, piebildē, cik es saprotu, ka mums laiks ir ierobežots līdz 40 minūtēm. Tā Raivis teica. Nu, ja Raivis tā teica, tad tā arī ir labi. Es turpinu tālāk. Nākamais mums ir numur 15. Un es ņemu tālāk kaut ko. Ok, es ņemu šo te. Tā, un mums... Kurš bija aizmirst? 15. jā? 15. un 15. ir Valdim Mērēnam Sarkaņu pamatskola. Izskažams komandas pārstāvēs Eirolandā. Donaldi izslēdz ārā, Jesus Christ. 15. Ok, labi, es turpinu.
Ok, mums nākamais cipariņš ir 11. Nākamais cipars ir 11. Ok, un 11. tālāk tiek. Ha! 11. numurs Aivars Čerbikovs LA Ringchasers. 11. Aivars ir vienīgais mūsu līgā, kurš nav pārvarējis pirmo playoff kārtu, tā kā es ceru, ka šogad viņam tas izdosies. Aivars Čerbikovs. 11. Aivars ir šeit vai nav? Es cerēju uz kaut kādu komentāru. Neizskatās, ka nav. Labi, anyway, es turpinu. Okay, nākamais cipariņš mums ir. Nākamais cipars ir 6. Ļoti labs numurs 6. Ja būšu es, tas būs 3. gadu pēc kārtas. Ok, nu skatīsimies, vai tas būs Donalds vai nē. Unbelievable, nopietni! Ronald, tu atkal esi. Northman, Donalds, Dārgs, Rīgas labais krasts, 6. Unbelievable. 6. Tu superbingo esi kādreiz pircis? Donalds ir pircis superbingo? Neveicās loterijās vispār. Pagaidām šitais jau neko nedod, neko nesvinnēs. Nē, Ronalda, patiesībā tu vienu gadu pirms mēs novirzījām lielāko naudu sezonas čempionam, tu vienreiz uzvarēji. Vienreiz uzvarēji. Citu tā kā nav tik sūdīgi. Vai kas tu mums noteikti šātā? Tāpēc, ka viņam Xbox iesmērēja, ok, es viņam pa lētu atdevu, viņš pēc tam dārgos. Jā, tā es daru, apsveic Ronaldu, jāņem LBJ. Jā, Ronalds noteikti ņems Lebronu. Ok, skatāmies tālāk. Nākamo numuriņu. Nākamais numurs ir mūsu ilgi gaidītais 18. Ok, puiši, kurš vēlas 18. numuru no šejienes? Kuru man ņemt? Man ņemt šito? Vai? Ņem mani. Kuru? Tevi? Ok. Labi, es ņemšu šito tevi nav. Kāds kaut ko teiks, neteiks? Ok, labi, es ņemšu šo te. Tā, un 18. mums ir jaunpienācējs Edijs Ločmelis, Rīgas kreisais krasts, Manhattan Millionaires. Un es redzu, ka Edijs ir arī online. Edij, 2 minūtes, 1 minūte var iepazīstināt ar sevi. Es gan mums ir 40 minūtes tikai, vai tā 20 minūtes laika nekautrējies Edijs. Jā, Edijs ir. Visu uzmanību Edijam. Mēs gaidīsim. Dzirdat man, jā? Tā dzirdam, jā. Jā, paldies par 18. numuru. Jā, nebija gaidījis. Nu, neko, es esmu paspēlējis nedaudz fantasy, tā kā varēšu sastādīt konkurenci. Tad tiešā konkurence man laikam būs ar Lizumu Fireball. Cik es dzirdēju, viņš diezgan jaudīgs esot, tā kā es gribu redzēt, cik viņš jaudīgs. Ok, un Edij, tevi dabūja šeit Kristaps Ozols, vai ne? Pareizi? Jā, ok, tu viss skaidrs. Es vienkārši lēnā garā zīmēju, kurš ir dabūjis un tam līdzīgi. Ok, labi, mums ir 2 potenciāli jau savstarpējas komunikācijas un tam līdzīgi. Ok, labi, es ņemu nākamais numur. Wow! Puiši, numur 1. Jau iepriekš, paldies. Numur 1, ok. Es tagad tikai sapratu, kurš Atis tas ir. Es domāju, ka tas ir otrs Atis, bet tas esi tu. Ok, Jesus Christ, čau, Ate.
Nē, es Ok, lieku labi. saulīti. Ok, puiši, numur 1. Es varu paņemt, es varu pielikt tuvāk. Jūs neredzēsiet tāpat, kur man ņemt šo. Nē, to nē. Ok, man varbūt ņemt šo. Nē, no vidus. No vidus, ok, vidus es ņemu. Vidū ir tieši 3, rekurbi. Kuru no šiem ņemt? Es aizbālu, nu. Nu, ok, labi, es ņemu šo te. Ok, un numur 1, 2024, 2025 iet. Nu, ko es teicu? Es lieku saulīti, un viņi arī paņēma. Saulīt sveic ar numuru 1. Jokič. Jā, Jokič, redzēt. Tik nepiedes redzēt saulītim pirmo numuru. Jokič traumēsies. Ok, mēs ejam tālāk. Nu, tad pasečni. Ok, mums ir ļoti karstie numuri sākās. Numur 3 tagad iet. Un numur 3 šogad mums aiziet. Un ņemam šo te. Kas mums ir šādā? Kas jau izlozēts? Nezinu, kāds puiši iekomentējiet. Numur 3. Sašam ar pozitīvu vektoru. Saša pozitīvs vektors. 3. Ok, labi, virzamies tālāk. Ņemam šo te. Nākamais mums ir 19. Principā tas pats, kas 20. 2 piki pēc kārtas, izcili. Ok. Mēs ņemam šo te varbūt. 19. Un 19. mums aiziet. Ai. Ko negaidīti. Nu jā. Tā tad, kas mums ir, tātad bija... Kuram aizgāja? Es neredzēju. Kuram bija 19? Man vai Gatim? Gatim. Jūs, bet paga. Es nešērošu ekrānu, bet jums ir iespēja samaksāt naudiņu mazliet. Tā nav interesanti. Un tā ir interesanti. Grupai būs lielāka banka. Jā, nē. Labi, būs no 19. Neko darīt. Nē, 10 eiro. Ok, labi, turpinam. Nākamais numurs mums ir. Nākamais numurs ir 8. Ok, skatāmies, kas mums te ir palicis. 8. Kārli, cik bija jāpiemaksā, lai samainītos? 10 eiro, manuprāt, bija. Nē, 10 eiro, manuprāt, bija, jā. Bet kāds tas princips, iespējams, no apakšai uz augšu man šķiriks, vai tipa jāmaksā, vai katrs no abi 2 pa 5? Maksā banku ieskaita tas, kas iegūst numuru, tā tad tu maksā. Bet to arī pēc tam zem galda darīja, ko jūs gribi, bet maksā tas, kurš iegūst kaut ko, jā. Es saprotu, jā, ok. Labi, paldies. Okay, līdz kuram datumam var mainīties? Manuprāt, tā bija 2 dienas pirms drafta. Un drafts mums ir svētdien? Jā. Ok, sapratu, paldies. Viena diena. Tad 8. numurs mums aiziet back-to-back čempionam pirms 2 gadiem un 3 gadiem, kas mums ir Mārtiņš Ozols, kreisais krasts. Esiet ļoti uzmanīgi. Viņš sezonu vispār nespēlē, čalīts vienkārši uz play-offiem pieslēdzās katru reizi. Ok, mums ir 8. Mārtiņš 8. Mārtiņš 8. Ok, turpinam. Puiši, cik mums vēl laiks? 15 minūtes. Ok, tad ir čilers, bišķos uztrasojos. Paldies. Nākamais mums ir laimīgais 7. Ok, jūsu atkal iespēja izvēlēties, kuru man ņemt.
Jesus Christ. Ok, es ņemu šo te. Šis būs labi. Ok, es pieļauju domu, ka jā. Ok, un 7. mums šogad aiziet. Dāvis Kraucis, kuram nebija laika nomainīt komandas nosaukumu. Jaunpienācējs Rīgas kreisais krasts. Un Dāvi, tu arī vari iepazīstināt sevi īsi. Dāvis mums ir vai nav? Nav mums Dāvis, nav. Kurš viņam bija Dāvim? 7. Jā, man liekas, 7. Dāvis. 7. Ok, virzamies tālāk. Ok, es ņemu šo te. Nākamais mums ir 13. Numur 13. Es tikai pārbaudu, jūs mani redzat? Diemžēl, jā. 13. 13. Ok, joku Pēteri. 13. numurs, kuram aiziet. Pieņemsim šo te. Un 13. numurs ir vienam no lielākajiem Jordana supporteram Edgaram Burkevicam, Rest of Latvija. 13. Kārli, mēs tevi redzam, bet tavus matus gan ne. Nobāds. Mums ierakstās šis, es nevaru. Oi, jauki. Es drīz pievienošos Kāļu pulciņā. Sākās. Ceļojums uz Turciju. Radinieki. Es jau skatos tie variantā. Bet puiši, bet nopietni bez jokiem, kā mēs ierakstam šo te, viņš tiks publicēts, un jūs smēties par maniem matiem. Kāda bullshit? Kāpēc mēs nemaz nevaram smieties par to, kā nav? Jā, mēs par taviem matiem nemaz nevaram smieties. Tieši tā. Edgars Burgers. Ok, labi. Samrīs, tāda mums nav paņemts Mārcis Panda, Gatis Bērziņš joprojām nav, Kristaps Sozols, Jasons Borns, Ženkins, kurš ir Ultimate 4 no rīta cēlājs, Mārtiņš Karanieks, pagājušā gada čempions, un abi divi brāčkas, Ātis, kurš nesen atgriezies no Amerikas, starp citu. Ok, turpinam. Ok, nākamais numurs aiziet. Nākamais ceru, ka man. Jā, es vienīgais, es tiešām ceru, ka tas nebūs Mārcis. Vienīgais, es ceru, ka tas nebūs Mārcis. Shit, lūdzu, kad tik tas nav Mārcis. Labi, te ir 3, es paņemšu vienu no šiem 3. Paņemsim šo te pa vidu. 20. numurs šogad aiziet pagājušā gada čempionām Mārtiņam Kananiekam. Un Mārtiņš ir vienīgais, kurš ir izvēlējies savu logo ietvert Jordanu. Tā kā Mārtiņu, respekt. Un tā kā tu esi pagājušā gada čempions, tu varbūt vari pateikt kaut kādu komentāru, kā tu jūties, kādas tev ir ekspektācijas šim gadam un tam līdzīgi. Mārtiņ, lūdzu, čempions runā. Labs vakars. Paldies par 20. numuru. Sajūtas ir labas būt čempionam, un šogad centīšos vēlreiz kļūt par čempionu. Centīšos back-to-back dabūt. Un vienīgais, kuram back-to-back ir izdevies, tas bija Mārtiņš 2 un 3 gadus atpakaļ. Bet visu cieņu, ja tev tas izdosies. Ar Mārtiņš Kananieks 20. numurs. Aiziet, turpinām. Ok, nākamais numurs mums ir 10. Perfekts numurs 10. Perfekts numurs 10. Aiziet, mums ir palikuši šie te. Perfekts ir 69, bet no 10 arī normāli. 69 bāzes. Ja tev būtu kas ar 16 gadi, ka tev 69, daudziem mums nepatīk viņš. Aiziet, kuru man ņemt? Man ņemt šo te, man ņemt šo te. Šo? Jā, šo. Šo, ok, labi. Jā.
Mums nākamo izvēlēsies bērns, kas tur ir blakus. Tā ir Džema. Jā, nākamo izvēlēsies Džema. 10. numurs aiziet. 2017, 2019, 2021, 2023 un 2024 un 2025 sezonas uzvarētājiem Ženjam Jevgenijam Saharovam, vai es nezinu, kas tur rakstīts. Ženkin, tev numur 10. Vai tu teici par regulāro sezonu tur runāji vai ko? Jā, regulāri. Viņš ir play-offos, nemāk Par spēlēt. to jau runa šitā jau nav regulārā sezona. Viņš uz reka nav bijis čau. Viņš play-off, ne, Jevgenijs vienīgais uz čauko play-offos. Regulāri. Viņš nav uzvarējis nereizi. Zini, kas smieklīgākais? Pagājuši gadu, es esmu uzvarējis. Pagājuši gadu bija tā, ka es paliku otrais, bet es dabūju vairāk naudas balvu nekā pirmā vieta. Tas ir vājš mierinājums. Tas ir noteikti vājš mierinājums. Viņš beidz čaukot. Jesus Christ. Viņš ir vinnējis, nevar tā teikt. Mēs spēlējam šādiem te momentiem, kad tu izcīni Kārļa, nezinu, imperatoru kausu vai ne, un beigās play-offos zaudē. Tas jau tas galvenais ir. Kārli, mums ir 8 minūtes. Skaties, cik tur palikuši tie pikitā. Sorry, paldies. Numur 9, Džema iesaisties, lūdzu. Džemiņ, paskaties. Kur ir šeit, šitas, kurš to labāk patīk? Šis? Jā. Šitas, ok. Jā. Numur 9, Džis, mums nav daudz laika. Āti iepriecina tevi. Ātis un Dāvis Putni ar LA netīrie dzīvumi. Un paldies jaunajai dāmai. Turpinam, Džema, nemūc prom. Nākamais numurs mums ir numur 4. Ļoti labs numurs priekš Mārča. Mārcis ar, 4, jep. Un Ātis apzīšos, Mārcis ir online, jo man ir šūs, ka Mārcis šo te dabūs. Ir Mārcis arī, unbelievable. Ok, Džema. No. Skaties, tātad mums ir palikuši šie te. Te ir viens variants, un te ir 2 varianti. Kuru man ņemt, skaties? Kur ir? Kuru man ņemt? Pirmā. Kurš ir 1., 2., 3., 4. Kuru pirmo, ja? Jā. Ok, 1. Nē, Kārlis nav darbā. Viņam līdzīgi izskatās kā darbs. Tā nav. Ļoti labi. Tā ir Kārļa, neoficiālā Kārļa komanda. Nē, tas ir Mārcis. Mārcis apsveic. Protams, ka tas ir Mārcis. Es, pirms Mārcis nekad savā dzīvē neesmu redzējis. Kāds ir Mārcis redzējis? Man liekas, ka viņš ir tā kā ar vienkārši 2 numuru, tā kā tur kaut kāda personības dubultošanās ir. Mārci, tu esi online, lūdzu palīdzi. Mārcis Randa, viens no populārākajiem spēlētājiem mūsu grupā. Pasaki, Mārci, kaut ko. Tas ir AI. Tas ir AI, saprot. Mārci, lūdzu. Šālīdz negrib runāt. Ok, labi. Mums nākamais numur 12. Labs, Mārcis. Ok, Džemiņ, kuru man ņemt? 1, 2, 3. 3 šitas, ok? Labi. Un mēs kurš numurs tas bija? 12? Jā. Ok. Un numur 12 aiziet Kristupam mūsu. Burgerim, jā. Rīgas kreisais krasts, viens no čempioniem kaut kādā gadā, manuprāt, bija numur 12. Cik mums ir laiks? Nepilns 5 minūtes. Ok, good. Man liekas, ka leģendārākais spēlētājs ir bijis. Es nezinu, neatceros, kā viņu sauc, bet es atceros, ka bija viens spēlētājs, kurš nodraftēja autodraftā, nelika sastāvu visu sezonu un zaudēja finālā tikai man. Kurš tas bija? M25 Kings komanda saucās. Jā, tas bija Artūrs Andersons un Pēters, bet viņi nespēlē šogad. Viņi ir out of the business. Bet viņš vispār nelika sastāvu, visu sezonu nelika sastāvu. Vienkārši nenodraftēja, autodraftā aizgāja un dabīja 2. vietu. Kā tas ir iespējams? Šalēdz ir atradis. Kā lūdzu?
AI. Tajā laikā jau nebija jāiz. Labi, Nu, aiziet mazliet. skatāmies. Mums ir ļoti labs numur 5. Un Žemiņ izvēlies šo vai šo. Šo vai šo. Šitas ir otrais? Jā. Šitas? Jā. Okay. Labi, ok. Mums ir numur 5. Mums aiziet ir palikuši tikai 2. Jasons Borns un Gatis Bērziņš. Nu, Osītim. Jā. Osīt apsveicu ar numur 5 Osītim aiziet. Manuprāt, viens no labākajiem, kāds viņam ir bijis. Un tā ir tikai divi, lai pārliecinātos. Numur 16. Un numur 16 mums ir Gāča. Un skaidrs, mēs ar Gāču pie bombas celsim augšā. Paga, bet tu arī sarunāt kaut ko ar, kas mums bija, kur bija Donalds. Zin kā, Sestai? es drīzāk ar Raivu varētu samainīties vienkārši tā, lai būtu Gāčam priekšā, lai noceltu spēlētāju, ko Gāča grib ņemt. Tas varētu tā būt vienīgā motivācija to darīt. Bet tu jau nākot atpakaļ varēsi viņam nocelt. Tā kā. Bet priecājies, jūs varēsiet paņemt 2 bombas pēc kārtas ātri. Nezinu, man liekas, šogad no 8 līdz 20 ir viens un tas pats viss. Tur baigās starpības nav. Galvenā īstenībā pat būs beigām labāk, tas tev kaut cik 2 normāli cilvēki būs komandā. Labi, paldies, tev, Džem. Tāpat draftē, autodraftā tā kā. Nē, šogad pieslēgšos. Šogad man ģimene lielākā daļa saimnes būs aizbraukus projām un nebūs klaigāšana apkārt, mums varēšu nodraftēt kaut ko normālu. Tādam paliek 2 gadi. Mārce, mums ar tevi jāsazunās un jāizdomā ir stratēģija, ko mēs draftējam. Man ir ideja uz... Man jau likās, ka tu jau nespēlē. Rītvar, un tu jau domā par maiņām. Par maiņām tāds domāt. Tev patīk mainīties. Es gan, man kaut garīgs Harris. Šogad ir kāds cietumnieks, ko Mārcim nodraftēt? Kurš visu sezonu sēž cietumā, Mārcis paņem viņu 2. pikā. Ir kāds tāds? Gačs jau viņam arī konkurence ar šitiem noziedzniekiem ir, bet nekas nav īsti dzirdēts. Ir tikai viens čals, kurš to mazgājot rauks traumu dabūja. Tas varētu būt labs variants, bet... Mārci, klausies uzvārdus štatavējā. Bet, ja nopietni, tad mūsu jaunpienācēji, kas mums ir Raivis, mums ir Jānis, mums ir Edijs, Hendijs. Puiši, jums patīk tā, ka es ceru, ka jūs nevis draftēt, bet veiksiet maiņas. Mums ļoti iecienītas lietas maiņas, tā kā jums ir kaut kāds komentārs, vai jūs esat ļoti konservatīvi? Nē, aiziet, treidojam. Mums ir minūte palikusi, pēdējā minūte, tā kā es domāju, ka varam... Okay. Jā, labi, ok. Paldies, Kārli, paldies, labākais. Kārli, kādu matu šampūnu tu izmanto? Lai mēs vienkārši nepirktu to. Nē, ok, puiši, es tikko